Jēzus Nāceretes tuvumā. Nākošajā dienā redzēju daudz cilvēkus, kas apmetušies ceļmalā gaidīja Jēzu. Tie nebija kopā ar Jēzu iepriekšējā vietā, bet gaidīja viņu atnākam. Redzēju, kā Jēzus kopā ar viņiem nogriezās no ceļa, un ap 2:00 pēcpusdienā nonāca kādā ganu apmetnē, kurā atradās dažas viegli celtas mājiņas. Gani tanīs apmetās pa ganīšanas laiku. Sieviešu tur nebija. Gani izgāja satikt Jēzu. Acīm redzot, tie zināja par viņa atnākšanu no citiem, kas bija atgriezušies pirms Jēzus. Kamēr viena daļa no tiem gāja satikt Jēzu, pārējie nokāva putnus un iekūra uguni maltītes sagatavošanai. To visu darīja viesu mājā. Pavards bija nodalīts no pārējās telpas ar sienu. Atpūtai tur bija novietots zāles sols, kura atzveltne bija pīta un apaugusi ar zāli. Gani te ieveda Jēzu un viņa mācekļus, kuru bija ap 20 personu. Tikpat daudz bija arī ganu. Visi nomazgāja kājas. Jēzus mazgāja kājas atsevišķā bļodā un palūdza ieliet vairāk ūdens, kuru pēc kāju nomazgāšanas palūdza neizliet. Kad visi sanāca uz maltīti, Jēzus jautāja ganiem, redzot, ka viņi ir uztraukti, kas viņus uztrauc un vai kāds no viņiem nav tiem nepatīkams. Tad viņi atzinās, ka starp viņiem ir 2 spitālīgi cilvēki, un varbūt tāpēc Jēzus nebūtu pie viņiem atnācis. Tāpēc gani tos esot noslēpuši. Jēzus pavēlēja tos atvest un aizsūtīja tiem pakaļ savus mācekļus. Šie 2 cilvēki ieradās, katru no tiem veda 2, un tie bija tā ietīti palagos, ka tikko spēja kustēties. Jēzus viņus drošināja, teikdams, ka viņu slimība nav no iekšienes, bet gan no ārienes caur inficēšanos. Kā es garā sapratu, tas bija domās tā, ka viņi sagrēkoja ne pēc savas gribas, bet tika uz to pavedināti. Jēzus lika tiem nomazgāties tanī ūdenī, kurā Jēzus bija mazgājis kājas. Tiklīdz tie nomazgājās, augoņi nokrita kā garoza un palika tikai rētas. Ūdeni pēc tam salēja kādā bedrē un aizbēra ar zemi. Jēzus piekodināja tiem neko neteikt nevienam par izdziedināšanu, līdz tam laikam, kamēr viņš pārnāks no kristības. Pēc tam Jēzus mācīja par kristību, par Jāni un ātru Mesijas atnākšanu. Tad viņi savā naivumā vaicāja, kuram vajagot sekot, vai viņam, tas ir Jēzum, vai Jānim. Kurš no viņiem ir lielāks? Bet Jēzus viņiem atbildēja, tas ir vislielākais, kurš kalpo vajadzīgāk un pazemīgāk, kas mīlestībā ir vispazemīgāks. Tas ir vislielāks. Tad Jēzus skubināja viņus pieņemt kristību. Vēl runāja par to, kādas grūtības viņus sagaida sekošanā viņam. Tad viņus visus, savus klausītājus, izņemot 5 mācekļus, aizsūtīja projām, iepriekš norādījis viņiem vietu tūkstnesī, netālu no Jērihas. Domāju, ka tas bija Ofras apkārtnē, kur viņi satiksies. Tanī apvidū Joahimam piederēja ganības. Daži no aizsūtītajiem pavisam aizgāja no Jēzus. Daži devās taisni pie Jāņa, bet daži devās uz mājām, lai sagatavotos kristībai. Jēzus 5 mācekļu pavadībā devās uz Nācereti. Līdz turienai bija nepilnas stundas gājiena attālums. Bet pilsētā viņi neiegriezās. Viņi tuvojās pilsētai no vārtu puses, caur kuriem veda ceļš uz austrumiem uz Galilejas jūru.
Nācaretē varēja ieiet pa 5 vārtiem. Kādas 4/4 stundas gājiena attālumā no pilsētas atradās stāva krauja, no kuras bieži nogrūda uz nāvi notiesātos. Reiz arī Jēzu bija gribējuši no turienes nogrūst. Šī kalna pakājē atradās dažas mājiņas. Jēzus lika saviem 5 mācekļiem izvēlēties naktsmājas katram priekš sevis. Pats viņš arī devās uz vienu no mājiņām atpūsties. Tur viņš dabūja ūdeni kāju nomazgāšanai, drusciņu maizes un vietu gulēšanai. Annas īpašumi atradās uz austrumiem no Nāceretes. Maizi gani cepa pelnos, viņiem arī bija izrakta neizmūrēta aka.